Labdien! Es esmu no tās pašas organizācijas, no kuras Dita. Tā kā varbūt dažas lietas jūs jau tikko būsiet dzirdējuši, bet tas nekas. Manā laikā, kad es biju jūsu vecumā, tad bija tāds teiciens atkārtošana, zināšanu māte. Es nezinu, vai to lieto arī tagad. Bet varbūt... Jā, mans tāds galvenais pienākums Nacionālajā kinocentrā ir palīdzēt filmu profesionāļiem saviem projektiem iegūt Eiropas naudu, nevis vietējo naudu, bet man ir nojausma arī par to, kas notiek ar vietējās naudas iegūšanu. Un jums bija tāds ļoti, manai runai bija tāds ļoti aizraujošs nosaukums Piķis un Zēvelta vai pirmajai filmai, vai Piķis un Zēveltavām filmām. Un es nevarēju atturēties ierakstīt to otru daļu, ka neviens nav solījis, ka būs viegli. Jo tā tomēr ir liela cīņa, un arī, kā jau Dita minēja, tas viss, gan Latvijas kods, gan kinocentrs, gan Valsts kultūra kapitāla fonds, tas viss notiek konkursa kārtībā. Jūs rakstāt projektus, jūs tos iesniedzat, kāds tos vērtē, kādus atbalsta un kādus neatbalsta. Nu jā, kas es esmu, es jau tā kā izstāstīju, kinocentrs atrodas Vecrīgā, ja neesat bijuši, piesakaties, atnāciet ciemos kādreiz, šādā mazā oranžā namiņā, mazā ieliņā, kas saucās Pētavas iela. Mēs kopā esam 10 cilvēki tikai, kas pārauga tā kā visu kino nozari Latvijā, gan dala valsts naudu, gan informē sabiedrību par to, kas notiek ar Latvijas filmām, tā kā darba mums pietiek, bet vienmēr atrodam arī laiku parunāties ar cilvēkiem. Jā, tad es galvenokārt gribēju mazliet vairāk ieskicēt to savu tiešo darba pienākumu. Kā jau es teicu, es pārstāvu Eiropas fondu, tas saucas Radošā Eiropa mēdija. Tam ir ļoti gara vēsture. Kā jūs redzat, mēs pašlaik atrodamies 6. paudzē šī atbalsta mehānisma. Tas ir tāds fonds, kur pilnīgi visi Eiropas kino veidotāji var pieteikt savus projektus un saņemt vai nesaņemt atbalstu. Un Latvija tajā iestājās 2002. gadā. Vai jūs atceraties, kad Latvija pati iestājās Eiropas Savienībā? 2004. lieliski, jā, bet mēs, kā redzams, filmu nozari iestājās 2 gadus pirms Latvija iestājās. Ar to es vienmēr lepojos, jo kādam ir jārāda priekšzīme, lai tas notiktu. Un tad ir kaut kāda statistika, kādus miljonus un cik daudz projektus mēs esam ieguvuši kā līdzfinansējumu saviem projektiem, bet mēs varam iet tālāk. Galvenie nosacījumi ir tādi, varbūt jūsu ausīm diezgan drastiski, bet es tomēr vēlējos tos pieminēt, jo es domāju, ja mans uzdevums ir pastāstīt par finansēm, tad, diemžēl, lai pretendētu uz finansējumu vienalga, kurā jomā, jums kaut kādā veidā būs jāpierāda sava profesionalitāte. Jūs nevarat piecelties no skolas sola, pateikt, kur man ir super projekts un dodiet man valsts naudu vai dodiet man Eiropas naudu un es uztaisīšu jums to filmu. Tādā veidā tas, diemžēl, nestrādās. Jums kaut kādā veidā būs jāpierāda, ka jūs esat profesionāļi. Tas nozīmē, ka jums ir kaut kādā veidā iepriekšēja pieredze filmu veidošanā. Un visbiežāk ir arī tā, vai vienmēr gandrīz ir arī tā, ka nevis jūs kā cilvēks, indivīds varat iesniegt šo projektu, bet jums ir tas projekts jāiesniedz no kādas filmu studijas, no producenta studijas. Un šim producentam arī ir jābūt iepriekšējai pieredzei. Ja jūs gribat pretendēt uz mēdīs finansējumu, uz Eiropas finansējumu. Savukārt režisoriem ir mazliet vieglāk. Tiem pat varbūt dažkārt neprasa iepriekšēja pieredze. Protams, labi, ja viņi ir. Bet jums, ja jūs esat režisori, tad jums ir pirmais slieksnis, kas jums ir jāpārvar, ir jāpārliecina tas producents,
lai viņš paņem jūs zem savas spārna un ar savu studiju tālāk iet un sniedz visus tos finansēšanas projektus. Nu, lūk, tad mēs atgriežamies pie tā profesionālisma, tad ko mēs ar to darām? Viens ceļš, protams, ir pašmācības ceļā. Arī tas nav aizliegts nevienam, jo to profesionalitāti, kā jau es teicu, mēra nevis tajā, cik jums ir diplomi dažādās iestādēs, bet tajā, lai jūs varat uzrādīt filmas, ko jūs esat izveidojuši, un to jūs varat izdarīt paši, un ja mēs te droši vien daudzreiz pieminēsim filmu Straume, šodien daudz runātāji un vispār visu laiku piemin Straumi, tad arī Gins Zilbalodis un Matīs Kāža ļoti bieži savās intervijās saka to, ka viņi šo filmu uztaisīja brīvpieejas platformu, ar brīvpieejas rīku. Tas nav nekas, ko viņi ir pirkuši par miljoniem eiro vai kaut ko, tas ir pilnīgi pieejams visiem mums, lai animētu tos kadrus. Tā kā, ja jūs vairākus gadus cītīgi strādājiet, taisat savas mazās filmiņas brīvpieejas rīkā un klausaties YouTube'ā pamācības un tā tālāk, arī tas ir iespējams un jūs varat izveidot savas filmas un tad ar šo portfolio iet tālāk vai pie producenta vai uzreiz pie finansētāja. Bet, protams, tāds tradicionālāks ceļš varbūt ir iegūt izglītību šajā jomā, kas jūs interesē un kā jau Dita minēja. Tad Latvijā ir divas iespējas, Nacionālā filmu skola, kas ir zem Kultūras akadēmijas, un RISEBA, kas ir tā kā vairāk komerciāla izglītošanās iestādē. RISEBA atrodas Pārdaugavā, tajā H2O ir tāda ēka, kas ir pāri upītei no Olimpijas centra. Savukārt Kultūras akadēmijas Nacionālajai filmu skolai, kā jūs varbūt esat dzirdējuši, ir tikko uzcelta brīnišķīga jauna ēka rozā krāsā, kas atrodas tabakas fabrikas bijušajā teritorijā, kas ir Miera ielā, bet ar to es gribu teikt, ka, manuprāt, tā vide mācībām arī ir ļoti svarīga, un tas milzīgais pluss, kas ir šobrīd varbūt jums, ja jūs domājat par iestāšanos Kultūras akadēmijā, ir tas, ja jūs to izdarīsiet septembrī, tad jūs nonāksiet ļoti jaukā, jaunā, svaigā vidē ar labu aparatūru un priecīgiem pasniedzējiem, kas ir ieguvuši paši savu telpu. Un trešā lieta, ko laikam Dita varbūt neminēja, ir Baltijas filmu un mēdiju skola. Tā atrodas Igaunijā, kas arī nemaz nav tik tālu. Tur mācības ir angļu valodā, bet arī tas ir iespējams. Es domāju, mūsdienās tā nav problēma. Var mēģināt iestāties un iegūt izglītību kādā no kino profesijām. Tad mēs runājām par to, ka, ja jūs esat tā kā režisors, jūs esat izmantojis pats savu kameru, uztaisījis kaut kādas filmiņas, nobriedis tagad kaut kam lielākam un atceraties, ko mēs jums stāstījām šodien, kad ir jāatrod producents un producējošā studija. Tad kur tos atrast? Viens no avotiem ir Nacionālā kino centra mājaslapa, ko es iekopēju. Tur ir visas studijas, tādas aktīvākās, kas pašlaik ir. Var uzklikšķināt uz tām, ieraudzīt kontaktus. Tas ir viens ceļš. Tagad mēs aizgājām pie šī labi, tad var arī par Latvijas kodu Dita jau izstāstīja manā vietā. Šeit varbūt, es arī tieši tāpat kā Dita, es domāju, ne par velti mēs domājam vienādās kategorijās, ka, ja domā kaut ko sākt, un tad Latvijas kods ir tiešām ļoti laba platforma, kur to mēģināt darīt. Tagad tam nobriest jums ir vesels gads laika, jo konkursi ir tikko noslēdzies šī gada. Vārdsakot, projekti ir pieņemti, lēmumi vēl nav pieņemti, bet iesnieguma termiņš ir noslēdzies. Un arī tas, ko minēja daudz iepriekšējie runātāji par to stāstu, par ko jūs degat, ko jūs nevarat izstāstīt citādāk, ko jūs nevarat uzrakstīt ar tekstu,
ko jūs nevarat izdziedāt dziesmā, bet jūs skaidri saprotat, ka vienīgais veids, kā es to stāstu citiem var izstāstīt, ir kino. Un tad tas ir, manuprāt, tas absolūtais sākuma punkts, no kura jūs varat sākt turpināt. Un vēl par to Latvijas kodu pieminot, šeit ir mazliet konkrētāk, tātad tās ir 26 minūšu garas dokumentālas filmas. Tā budžets, ko Latvijas televīzija piedāvā, ir tāds, kā mēs redzam, 17,000 eiro, kas tā kā tādās vispārējās kategorijās nav sevišķi daudz, bet arī ļoti daudz jau stabili filmu profesionāļi tomēr piesakās šajā, jo viņiem arī ir interesanti piedalīties šajā procesā. Tas viss notiek ātri, tātad februārī tiek pieņemts lēmums, cilvēku uzzina, vai viņi ir vai nav dabūjuši finansējumu. Tie, kas ir dabūjuši finansējumu, viņiem filmām jābūt gatavām līdz oktobrim. Tā kā tas ir ļoti tāds straujš process pa ceļam, kas ir ļoti vērtīgi. Es domāju, īpaši tādiem cilvēkiem, kas sāk savus kino veidotāju gaitas, ir tas, kad ir Nacionālais kinocentrs. Mēs nodrošinam šiem projektam, šī projekta veidotājiem konsultācijas ar ārvalstu speciālistiem. Ir divi konsultanti, kas satiekas ar visām izvēlētajām filmām pašā sākumā, lai saprastu, vai viņi domā iet pareizajā virzienā. Un pēc tam vēlreiz septembrī, kad ir melnā montāža stadija, un tad eksperti arī noskatās šīs un vēl nokomentē, un tad līdz oktobrim filmu komandām vēl ir laiks varbūt kaut ko pamainīt vai kaut ko pielabot. Tā kā tas ir tiešām ļoti brīnišķīgs vingrinājums, es domāju, tiem, kas sāk savu ceļu šajā jomā. Un pieteikums atkal var iesniegt tikai juridiskas personas, tā kā tas producents būs jāatrod. Jā, un tad ir pie šī es galīgi nepakavēšos vairāk, jo tas arī ir tas, ko Dita teica, tātad Kultūra Kapitāla fonds un Nacionālais kinocentrs. Es domāju, ka ar to prezentāciju organizatori jums var aizsūtīt vai nolikt tādā vietā, kur jūs pie viņas varat tikt klāt. Un es centos salikt saites uz visiem šiem avotiem, ko es tagad minu. Tur ir arī tie pieteikumu termiņi un tā tālāk, lai nav lieki jāmeklē. Bet Kultūra Kapitālā tātad ir 3 konkursi. Un es domāju, ka Latvijas kods un Kultūra Kapitāla fonds kā pirmais mēģinājums dabūt to publisko finansējumu savai idejai ir vislabākais ceļš, un uz kinocentru tad pēc tam ar otro filmu. Tāds būtu laikam tas ieteikums. Jā, un tad mazliet vēl atgriežoties pie mēdija, pie Eiropas finansējuma. Es domāju, ka šobrīd jau jūs apmēram saprotat, ka jums tā kā ar pirmo filmu uz Eiropas finansējumu varbūt būtu grūti pretendēt, jo visur vajadzīga tā iepriekšējā pieredze gan, bet ir divi šādi konkursi, kas ir filmu projektu katalogu. Tas ir, ka producents iesniedz šajā Eiropas fondā vairākus projektus vienlaicīgi. Tā kā viņš ar dažādām radošām komandām attīsta vairākas filmas vienlaicīgi un iesniedz Eiropā šos, un mēs varam iet tālāk. Un tas, kādēļ es jums to stāstu, ir tas, ka šis producents drīkst iekļaut savā katalogā jauna režisora īsfilmu, ko šis jaunais režisors vēlas taisīt. Un tā ir 20 minūšu filma. Nav īpaši jābūt nekādai pieredzei kā režisoram. Atkal vienīgais tas darbiņš ir pārliecināt to producentu, kas raksta to lielo projektu, lai viņš iekļauj tajā savā paketē arī jūsu ideju. Un īsfilma var būt arī dokumentāla, tas nav tikai spēles īsfilma, tas bija laikam tas, ko es šeit gribēju uzsvērt. Tās nevar būt nekādas reklāmfilmas un tā tālāk, tad ir jābūt tiešām īstai filmai. Un ir jābūt arī mazliet kaut kādai pieredzītei, lai to darītu.
Šeit bija tas, kur es domāju, ka man jau ir ātrāk tas slaids par to, kad mēs runājām, kur tos producentus atrast. Protams, viens ir tas saraksts, ko jūs varat atrast Kinocentra mājaslapā, bet skaidrs, ka, ko jūs ar to darīsiet. Uzrakstīsiet ēpastu, jums iespējams neatbildēs, zvanīsiet, nebūs laika ar jums runāt, visādi var gadīties un tā. Bet tad tas ieteikums būtu apmeklēt tos festivālus un pasākums, kas notiek pie mums Latvijā un mēģināt tādā veidā tos cilvēkus vai noķert aiz rokas vai redzēt, ka viņi uzstājās kaut kādās meistarklasēs vai ka viņi runā pirms vai pēc savām filmām, tad jūs uzreiz redzat, kurš ir producents. Ja jums liekas viņš simpātisks vai viņa, tad jūs varat vērsties pie viņa, iet klāt un sākt stāstīt par to, ka jūs arī gribat ielausties šajā industrijā. Un tad viens notikums, kā jau mēs dzirdējām, sāks šodien, vai rīt, kas ir Lielais Kristaps, un ļoti tiešām ieteicams iet un kaut ko paskatīties, ja vien jums iznāk laika, un mēģināt jau tādā veidā atrast tos cilvēkus. Tad attiecībā uz dokumentālajām filmām es ļoti gribu ieteikt Baltijas jūras dokumentālo filmu fórumu, kas notiek septembra sākumā. Pašā, ko arī organizē Nacionālais kinocentrs, kas ir tā organizācija, ko es pārstāvu, un tur var arī pieteikties pie organizatoriem un nākt, vai varbūt arī kaut kā brīvprātīgi pastrādāt, ko arī var īstenībā darīt visos šajos pasākumos, kur jūs varat daudz tuvāk tikt klāt tā industrijai, un ja jūs darat kaut kādu darbu tā festivāla vai notikuma ietvaros, tad jums ir tāda arī, tur būs kādi kolēģi, kas pazīst vairāk tos industrijas cilvēkus, un ja jums interesē, palīdzēs ar viņiem iepazīties. Tā kā es domāju, šo nevajag novērtēt par zemu, bet pat ja jūs neesat kā brīvprātīgie, tad vienalga jūs varat kā novērotāji pieteikties, ka nākt un vienkārši skatīties, kā tas notiek, jo Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums, tas ir divos vārdos tāds pasākums, kur atbrauc cilvēki no visas Eiropas ar savām negatavajām filmām. Tātad mani kolēģi saicina šos cilvēkus vai izvēlās no liela projektu skaita apmēram 20 projektus un uzaicina arī potenciālos finansētājus no dažādām valstīm. Un tad šos te visus saliek kopā. Viņi nāk, stāv priekšā, prezentē savas idejas, rāda savus rullīšus, tie finansētāji potenciālie izsaka savus komentārus un kaut vai vienkārši sēdēt zālē un redzēt to procesu, tas ir ļoti, ļoti izglītojošs pasākums un acis atverošs pasākums, jo var redzēt pirmkārt, par ko cilvēki deg, par ko viņi grib taisīt tās savas filmas, kā reaģē tie, kam kabatā ir nauda. Daži varbūt viņus vienkārši iznīcina, citi uzceļ debesīs. Var arī gadīties tā, ka vienam projektam ir gan pozitīvas, gan negatīvas atsauksmes vienlaicīgi, jo kādam finansētājam patīk tā ideja, citam atkal nepatīk. Tā kā tas ir ļoti, ļoti interesants process, bet pat ja jūs vēlties būt novērotāji, jums ir jāpiesakās pie tā, jo tas nav tāds absolūti publisks pasākums. Bet ja jūs pieteiksieties, izstāstīsiet divos vārdos savu motivāciju, tad noteikti kolēģi jūs tur ielaidīs. Lūk, un tad ir arī Rīgas starptautiskais filmu kino festivāls, ko droši vien arī jūs zinat, tur varbūt dokumentālais kino ir mazāk. Un īsfilmu festivāls Divas Annas, kur arī dokumentālais kino ir mazāk. Bet tomēr arī tur tas ir, jo tas ir īsfilmu festivāls, un tad varbūt arī šodien tēma ir dokumentālais kino, bet iespējams, ka jūs interesē arī aktieru īsfilmas izmēģināt, tā kā var tur iet un skatīties un arī piedalīties industrijas pasākumos. Tad vēl ir, protams, ļoti daudz vai diezgan daudz iespējas uz šādiem izglītojošiem pasākumiem doties ārpus Latvijas. Un es te minēju dažus, kas ir tā kā, vairāk domāti tieši jauniem profesionāļiem, bet noteikti var atrast arī vairāk.
Te atkal visur tur, kur var uzklikšķināt un aiziet tālāk un palasīt katrā gadījumā par tiem nosacījumiem, jo dažviet viņi prasa tomēr kaut kādu pieredzi arī jau, lai tu pieteiktos, bet ir arī tādas vietas, kur var pieteikties pilnīgi tikai ar savu ideju un vēlmi taisīt kino. Tā kā te ir vairākiem no tiem uz to Berlināle Talents vairs nevar pieteikties. Tur parasti pieteikšanās ir, man liekas, kādā novembrī, bet uz pārējiem tas viss vēl priekšā. Tā kā varat palasīt un izmēģināt, ja interesē. Un tad vēl, gandrīz jau noslēdzot, es nezinu, vai jūs esat pamanījuši tādu aktivitāti Kino Bīze, kinoteātris organizē, vai ir dalībnieks tādam European Film Challenge, kur ir jānoskatās legāli filmas, jānobildē sava biļete, jāiesūta viņiem, un tad var piedalīties izlozē un tikt uz Berlīnas, Kannu vai Venēciju festivāliem, kas ir brīnišķīgi iespēja. Jūs varat atkal ieiet tajā saitē, uzklikšķinot tādu zeltainā kvadrātiņa un palasīt varbūt vai Kino Bizes Facebook lapā vai European Film Challenge Facebook lapā un palasīt, ko tie jaunieši, kas ir šo izmēģinājuši, saka, un es domāju, ka tas noteikti ir ļoti, ļoti vērtīgi, ja jūs nokļūstat, tie ir 3 lielākie kinofestivāli, un tad jūs redzat to milzīgo industriju un to milzīgo konkurenci, ar kuru jums būs jāsaskarās, tad, kad jūs taisīsiet savas filmas un gribēsiet, lai tās iziet ārpus Latvijas robežām. Bet visi mēs esam kādreiz sākuši, vai ne? Jā, tas laikam arī viss šobrīd ieskicējot. Šeit ir mani kontakti, rakstiet vai zvaniet, ja gribas kaut ko sīkāk dzirdēt. Varbūt tagad uzreiz ir kāds jautājums, bet ja ne, tad gaidīšu ziņas no jums vai pa telefonu vai rakstiski. Jā, man būs jautājums. Jūsu subjektīvais viedoklis. Veiksmīgākās kaut kādas debijas filmas, dokumentālās filmas, kurām piešķirts finansējums? Latvijas autoru. Es aizmirstu, kā sauc, bet es varu izstāstīt par to filmu, kas bija Latvijas kodā, man liekas, pagājuši, kad un šogad viņa arī ir Ilze Felsberga ir režisore, un viņai ir filma praktiski bez vārdiem. Tā ir dokumentālā filma. Viņa ir aizgājusi uz zooloģisko dārzu un apgriezusi realitāti otrādi. Mēs parasti ejam uz zoodārzu un skatāmies uz dzīvniekiem, un viņa ir nolikusi kameru no dzīvnieku skatu punkta un skatās uz tiem, kas skatās uz viņiem. Un man liekas, tas bija ļoti tāds svaigs un man patīkami pārsteidzošs risinājums. Bet Ilze arī viņa mācās Kultūras akadēmijā vēl šobrīd. Tā kā. Jā, es nekad neesmu mēģinājis kaut ko tādu darīt, vai pieteikties uz šitiem te. Bet es pieteicies visādā jaunatnes jomas saistītiem projektiem, kur mēs visu kaut ko veicam, taisam. Un tad pa lielam vienkārši varu izvēlēties kādu no šitām iespējām un pamēģināt, kā tas strādā. Tas jautājums ir ļoti vispārīgs. Ja tu domā par naudas iegūšanu savai idejai, tad tas pirmais darbiņš, kas tev ir jāizdara, ir jāpārliecina kāds no tiem producentiem, lai viņš paņem tevi savā studijā, jo uz naudu, uz publisko finansējumu var pieteikties tikai no juridiskas vienības, kas nodarbojās ar filmu veidošanu, kas ir filmu studijas. Teorētiski var arī vienkārši aiziet uz studiju, pieklavēt pie durvīm, pateikt šovs, atnāc. Var mēģināt arī tā. Labi, es pārbaudu variants. Es labāk ietu uz tiem festivāliem,
un skatītos, iet uz lielā Kristapa dokumentālo filmu seansiem, tagad, kas būs rīt, parīt, aizparīt, paklausīties, vai arī ar cilvēkiem, kas šeit jums šodien rīt vēlāk runās, gan Ivars Zviedrs, gan Uldis Sekuls ir viens no producentiem brīnišķīgiem, kurš ir ļoti atvērts arī jaunām idejām. Tā kā, jā, es domāju, ka svarīgi ir noformulēt, Marta, vai kurš to teica par to anekdošu stāstīšanu un stāstu stāstīšanu, tas ir tas. Vispirms pamēģini savam draugam izstāstīt to ideju, ko tu taisies tam producentam stāstīt par to, par ko tu gribi taisīt filmu. Un ja tas draugs saka, es neko nesaprotu, ko tu gribi, kāpēc tu tā gribi darīt vai kā, vai arī viņš saka tieši otrādi, super, ideāli, kā es gribu redzēt to filmu, tad tu vari droši iet tālāk pie Ulda Cekuļa vai vēl kāda viņam līdzīga. Nu, palūdzu, lai draugi nemelo. Pasaka, ka tu spēji kritiku izturēt arī dažreiz. Lūdzu, jautājums? Man sanāca arī dabūt finansējumu no mēdīju fondiem, ļoti forši iespēja. Bet ir tāda problēma, man liekas, vai jūs to risinat mēdīju centrā, kad ir tās idejas dokumentālā kino, un viņi ir aktuāli tieši tagad, varbūt 2-3 mēneši, un tā nauda ir vajadzīga atbalsts tagad. Vai ir vismaz kaut kāds iniciatīvs, kas vērš uz to, lai būtu pēc iespējas ātrāk pieejams tas atbalsts, lai filmas nezaudētu aktualitāti? Jā, no Eiropas fonds tas nebūs. Jo, kā es jau minēju, tas ir fonds, kas ir atvērts pilnīgi visām Eiropas valstīm, visu Eiropas valstu producentiem. Viņiem ir ļoti smagnējs vērtēšanas un izlemšanas process, un tas aizņem pusgadu. Pusgadu tu dzīvo un nezini, būs vai nebūs tev tā nauda. Ja gribās ātrāku risinājumu, tad ir, es teiktu, no tiem, kas Latvijā ir pieejami, viens no ātrākajiem ir Kultūra Kapitāla fonds un Latvijas kods. Tur arī iesniedz decembrī un uzzina februārī. Un var arī strādāt. Par to tu zini labākais, jā, bet ir šie jauniešu iniciatīvu projekti Eiropas, kas atbalsta ne tikai kino, jo mēdīja tas ir tikai kino, tas, ko mēs pārstāvam, bet droši vien ar to audio-vizuālo var iespraukties arī parastā jauniešu aktivitāšu atbalsta konkursā.